Te ir Zane un Kristā. Šodien mēs rādīsim video. Runāsim vienkārši, es viņai uzdošu jautājumus, un viņa man uzdos jautājumus, un viņai jāatbild ir patiesība. Un tas būs tā kā video, kur mēs stāstam viens par otru patiesību. Jā. Tā. Es tev pateikšu vienkārši 3 variantus. Es tev uzdošu, kāda ir mana mīļākā krāsa? Zila, A, B ir rozā un C ir dzeltens. Zils. Jā, man mīļākā krāsa ir zila. Man nepatīk rozā, jo tas tā kā ir... Jā, un man nepatīk dzeltens. Piedodiet, ja es jūs aizvainoju. Man nepatīk dzeltens, jo es nezinu, tā ir saule un tā ir pārāk karsta, man nepatīk tāds ļoti karsts. Tagad ir ziema un... Tagad nav tā krāsa. Tagad zilā krāsa, jo sniegs ir, bet mums nav sniegs. Mums ir viss nokrīt. Jā, dažās vietās. Tā, mana mīļākā krāsa. Oranža, zila vai zaļa? Zaļa. Jā. Bet tev tāda mīļākā krāsa? Mana mīļākā krāsa ir zaļa tāpēc, kad mums šeit nav sniega un šeit ir viss kaut kas zaļš. Viss zāli, koki, eglīte ir zaļa. Mums pat egle ir zaļa. Skatieties, kā mums eglīte. Zaļam tiek pašiņam un šādām ar baltu un rozā. Bet man tās rozā gaismas ļoti nepatīk. Man patīk kā vēl baltā. Tā. Kurš man ir mīļākais dzīvnieks? A. Trusis, B. Kaķis vai C. Zirneklis? Kaķis. Jā, jo man nepatīk ļoti zirnekļi, man no viņiem ir bail. Man patīk ļoti kaķi, jo viņi ir mīlīgi. Man arī viens ir bingo kaķīts, viņš ir tāds ruts un tāds mīlīgs un tā. Un man nepatīk, ko es pirmo teicu? Zirnekļi bija un truši. Jā, truši man nepatīk, jo viņi tā kā grauzē un tā man bija, bet viņš visu laiku man grauzīs rokas un tā. Tā, tagad man uzdod. Mans mīļākais dzīvnieks A. Zirgs, C. Suns un vai A. Zirgs, B. Suns un C. Žurka. Tev vismīļākais ir suns, es tā domāju, vai tev mājās ir suņi? Jā, un man arī patīk zirgi, jā. Tad jūs atbildiet. Tā. Kurš man visu gada laiks vispār patīk? A. Ziema, C. Pavasari vai D. Rudens? Ziema. Jā, man patīk ziema. Man tas nekas, kad es esmu pavasaris bērns, man 5. maijā, dzimšanas dienas. Bet tas nekas, man vienkārši patīk ziema, bet ir Ziemassvētki un tev vienkārši dod dāvanas. Ir tā, ka tu gaidi to Ziemassvētkus un visu gadu gribi tā ļoti labi uzvesties, vienkārši gaidi pēc tam, tu saņem tādas dāvanas. Jā. Tā. Nu, mans mīļākais gada laiks ir ziema, vasara vai pavasaris. Tev ziema. Jā, un arī vasara, jo... Es jums pateikšu kāpēc, jo ziemā, tad, kad ir īsts sniegs, tu var braukt ar ragavinām, vai ābolīt, vai... 3 gadi jau nav mums sniegs Latvijā, ko var darīt? Nu, tausos, tu jau laucerēt. Un, tausos vairāk. Jā, jo mēs jau tagad esam tausos. Nu, laucerēt, tur var radinieki. Man arī ir. Radinieki man saka, ka tur ir... Vispār nav sniegs šeit, vismaz man višķiņi ir. Un vasarā man patīk, puķis un pļavas. Tur ir brīvlaiks, mēs pavadam daudz laiku. Man vispār ir tā, ka vasara patīk un ziema arī patīk, jo vasarā tās puķis un ziemā var braukt ar ragavinām, bet man nepatīk tāpēc, kad, tā kā patīk un nepatīk, jo tad ir, jāķerbļās ļoti daudz, lai nebūtu nosals. Un vasarā ir, mošas un odi un tā. Vispār, tās radījums vispār ir labas, bet, man kaut kā nepatīk. Tā tagad ir man... Es nezinu, ko lai es saku, jo vienkārši tu pārējo visu zinam. Kādi
jums vairāk patīk. A1, B6 un C11. 11. Jā, man ir 11 gadi. 11 gadi, un tāpēc man patīk. Tā. Ja jūs esat talsinieks un skatāties uz šo eglīti, tad mēs esam vienā nostūrī, kur, nav tā viena eglīte. Jā. Šeit pie mūsu mājām. Tā ir mūsu māju eglīte, ko mēs paši viņu atvedām no meža un izrotājām. Tur viena kaimiņai tā sarkanā gaismas un mēs tās baltās, mēs sametāmies kopā un nopirkām. Tā, pēdējo, un tad viss taisam. Jā, mans mīļākais skaitlis ir 1, 8 vai 12. 12. Jā, jo man drīz būs dzimšanas diena, man katrs 12 gadu. Nu labi. Tā, ja jūs zinājat, mums abām ir Instagrams. Man ir Krista.Rozentāle un Zane Friedenberga un vēl viens A. Un man ir Facebooks arī Kristiāna Rozentāle un draugi.lv Krista Rozentāle. Man ir Zane Friedenberga @inbox.lv. Jā. Tā kā jūs mums varat rakstīt, ja jūs gribat kaut ko ziniet jaunu. Un jūs arī varat uztaisīt šādu video un ielikt YouTube, jo tā var uzzināt, ko tu vairāk zini par savu draudzeni. Jā. Tas vienkārši, pēc tam viss zina, vai tu esi tā kā patiesa. Mums tikko aizbrauc autobus garām. Labi, visiem atā. Līdz nākamajam. Spiediet laiku un subscribe. Atā. Atā.